F1 sezona ir pāri viduspunktam, un par laimi nekas traks nav noticis kopš pēdējās sacīkstes. Wow. Deja vu. Bet pirms F1 aiziet vasaras pārtraukumā, man liekas, F1 aiziet pārtraukumā, F1 dodas uz Beļģijas Grand Prix. Absolūti leģendāra F1 trase. Vispār, ja tu atnāc pie mums izmēģināt autosimulātoru un gribi braukt konkrēti ar F1 bolīdu, trase, ko mēs parasti dodam, ir Spa. Gara, plaša, ātra, dažāda. Plus leģendāri līkumi ar augstas spriedzes brīžiem. Protams, ja runā par leģendāriem līkumiem, piemērs sarunā ir Euro-Rouge un Radion līkumu kompleks, kas, protams, izaicina braucējus līdz limitiem, bet ja tie limiti tiek pārkāpti. Es, protams, teiktu, ka es ceru uz intrigu F1 sacīkstē, bet pēdējie pāris gadi man radījuši nelielas bažas. Tu pat īsti nav vairs stratēģijas spēle, visi vienkārši sēž uz viena pitstopa, bet nu redzēs, ir arī iespējamība, ka varētu būt lietus. Vismaz agrāk Beļģija plus lietus nozīmēja, ka tuvojas leģendāra sacīkste. Tagad pēdējos gados tas vairāk izraisa PTSD. Šī ir arī sprinta nedēļas nogule, tā kā tas ir arī drusku savādāk. Nu, un tad lielās F1 ziņas. Okons izmēģinājis VRC mašīnu, Lawsons arī. Interesanti, ka tieši pirms Igaunijas rallija posma. Labi. Horners ir ārā no F1. No F1 bosiem, kas iesāka šajā gadā, viņš bija tas, kurš visilgāk bija stāžā. Un nav tā, ka viņš bija šausmīgi vecs, viņš bija aptuveni vienā vecumā ar pārējiem. Viņa vecums vairāk bija jautājums, tā ka viņš parādījās F1. Jo, kad Red Bull pārpirka Jaguāru, viņu izvēlējās kā komandas bosu, viņš bija neregulāri jauns. Jo cik viņam bija? Knapi 30 gadi? Daži teikt, ka tas ir vienkārši vēl viens solis no Red Bull milzīgās lejupslīdes. Ka pirms 2 gadiem viņi bija ultra čempioni, kad viens viņus nevarēja pat aizsniegt, ja neskaita Sainz uz to vienu sacīksti. Bet es varētu teikt, ka tas tā kā finiša punkts viņa paša personīgajai lejupslīdei. Viņš sāka izpaust vairāk un vairāk paranoju par notiekošo. Pats vēl radīja ar F1 nesaistītus skandālus. Veidoja šo te haosu un nestabilitāti starp komandas braucējiem. Ļoti bieži kameru priekšā teica, jā, braucējs ir ok, viņš centās, un tad aiz kamerām dūra dunci mugurā. Pēc ilgiem gadiem, kur viņš bija tas spriganais boss, kurš bija atšķirīgs no visiem pārējiem un deva enerģiju F1 garāžā. Līdz brīdim, kad tas viens citāts no Batmana filmas, kā jau parasti atkal atnāk atpakaļ. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Lai vai kā, kas jūsuprāt notiks Beļģijas sacīkstē? Vēsākie laikapstākļi nav McLaren priekšrocība, un kas jūsuprāt notiks ar Red Bull? Ieraksti komentāros.